Labvakar visiem! Nu ko, Latvijas izlase, Latvija uzvarēja šodien, bet, viegli nekas nenāca. Esti poisi mēs apsveicam par 4. ceturdaļu. Viņi mums 8 minūtēs neiemet nevienu punktu, un tas mums ļoti priecē. Bet tagad viss pēc kārtas. Nu ko, spēle sākās ļoti nervozi. Un Igauni uzspieda tādu spēku spēli, kur, godīgi sakot, es atceros savā laikā. Un man pirmo reizi šodien gribējās uzspēlēt pašam laukumā. Ja es varētu, teiksim, tagad pāriet tādā laikā. Nu, es labprāt, man patīk šīs spēles tādas, ka tev stingri sēdz un tu varēji tad attiecīgi apspēlēt un dot to rezultātu. Bet mūsēji nebija gatavi. Mūsēji nebija gatavi šādai spēlē, jo divas lietas. Tātad pirmām kārtām tas spiediens, un otrs nepārliecinātība. Un otrs, trešais, pašs galvenais, Banki šobrīd peld. Es domāju, ka pēc šīs uzvaras varbūt viņš saņemsies, bet man Kristaps puslaikā bija uzrakstījis, viņš saka, šodien ir izredzes tikai tad, ja Banki noraida un Gailīts vada spēli. Nu, droši vien no 25. minūtes, par ko es runāšu, ar spēli pamainījās. Bet kāpēc es arī pateikšu? Tātad, pirmkārt, Latvijas izlasē nav trešā numura, kuruca vieta. Tātad sāk spēlēt ar Dāvu Bērtānu. Nu, nav viņš trešās pozīcijas spēlētājs. Tālāk, pāriet uz Dairu Bērtānu. Tad ir Kuruts Arturs. Nu, nav spēlētāji. Nu, godīgi sakot, es jau biju ierakstījis, ka no 25. minūtes ir jāspēlē tādam trīniekam kā Zoriks, Lomašs pa trešo, nu, visi trīs aizsargi un Žagars. Paldies Dievam! 25. minūtes spēle izmainījās tieši šī iemesla dēļ un divu garie. Un mēs redzējām, Dāvs 4. pozīcijā, pavisam cits spēlētājs, 10 bumbas. Un tiešām nospēlēja komandas interesēs, bet tādu spēli mēs sen nebijām redzējuši. Ja. Vēl viens pluss pa aizsardzību. Tātad, Igauni sākumā spēlēja kā pēc notīm, kā turki bija jau uzrakstījuši scenāriju, bet pietrūka meistarības un pietrūka arī izturības. Ja, to mēs redzējām. Kas bija pluss Latvijas izlasē uzbrukumā? Nu, ko? Atcerieties, ka Kristaps Poziņš mums ir komandā. Nu, un mēs redzam, beigās rezultāts. Skaidrs, ka tas bija grūti, viņam nāca tie punkti sit, bet tā pieredze, meistarība ir un tas auguma pārsvars. Un beigās viņš arī adaptējās, iemet izšķirošos punktus tur un samet daudz sodu metienus. Man prieks tas, ka komanda sāk beidzot to spēli radīt. Bet kur ir tā problēma komandai? Komanda ar porziņu vai bez porziņa. Es domāju, ka Banki vēl šodien sēž un domā, ko darīt un kā spēlēt. Es ļoti ceru, ka šīs 5 spēles, jau 3 grupā palīdzēs saprast, kādu taktiku jāizvēlās. Jo, manuprāt, to, ko viņi darīja pasaules čempionā, pasaules kausā, tur pavisam cits modelis bija. Tur bija Kuruts. Un Banki nevar pārslēgties. Viņš nevar pārslēgties. Mēs redzam, ka komanda nevar pārslēgties. Un tāpēc mēs redzam šo drausmīgo spēles sasprindzinējumu. 6 no 32 metieniem 3 punkti. Katastrofa. Rekords, kā teica jau komentētāji. Bet es teikšu tā, ka, manuprāt, komanda nav vēl formā. Ja lietuvieši izsakoties visus pēc kārtas, tad viņi baigā formā, tad mēs esam galīgi nē. Es ļoti ceru, ka tas ir tikai tāds pīķis, kad mēs iziesim uz astotdaļfinālu, ja tur tiksim labā formā, un tad varēsim iemest šos spēles. Bet pirmais jānostabilizē sastāvs, ko es ceru, ka pēc šīs spēles sapratīs, un otrs ir tomēr pārliecība svarīga lieta. Uzvara ir vajadzīga, un šī uzvara dod arī iespēju skatīties jau tālāk. Ja? Skaidrs, ka Čehiem un Portugāļiem viegli nebūs. Bet tā ir pavisam cita komanda. Cits komandas, bet ja mēs redzam Igauņus, to, ko es prognozēju, drausmīgi komanda, kā var pateikt, nav vienkārši komanda. Gadiem ilgi ar viņiem ir grūti spēlēt. Padomu laikos, visos laikos viņiem tas savs stils ir. Bet malači, ka pārvarējām, un skaidrs, ka skatītāji arī bija interesants fakts, ka 2 bļāvi, kur pārbļāvi. Tas arī bija interesanti un tas visiem. Tā kā nākotnē mums jāpāriet uz 8 spēlētājiem. 8 spēlētājiem ar galveno līniju Lomašs, Zoriks, Žagars un 4 garie, un varbūt Meijera kaut kur vēl var iespēlēt. Tā kā tāda situācija, un 300 sekundes ir pagājuši, un gaidām Serbiju.
Un tur jau būs pavisam cits spēle un pavisam cits stils. Tā kā apsveic vēlreiz ar uzvaru, un tad jau KP pret Jokiču. Un tas būs interesants stāsts.